Laika līnija dziedināšanas meditācija nauda. Sāc ar vairākām lēnām dziļām ieelpām. Turpini dziļi un apzināti elpot visu meditācijas laiku. Tu nosaki visu, kas un kā notiks šajā meditācijā. Tu vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es saku. Tu nonāks spēcīgā un dziļi radošā smadziņu teta viļņu stāvoklī, tāpat laikā paliekot nomodā un apzinoties visu, kas ar tevi notiek. Tu varēsi sekot līdz savām domām un sajūtām, kā arī spēsi reaģēt uz visu, kas prasīs tev uzmanību. Tu atcerēsies visu, ko piedzīvoji šīs meditācijas laikā, varēsi izmantot to informāciju, kas kalpo tavam vai citu labumam. Turpini elpot un atbrīvoties, elpot un atbrīvoties. Teikt izteiksim nodomu šai meditācijai. Sāc domāt par kaut ko, ko vēlētos dziedināt, vai ar ko vēlētos pastrādāt. Bet zini, ka galvenokārt tiks dziedinātas tavas attiecības ar naudu. Uzticies, ka tavs augstākais es aizvedīs tevi tieši uz to vietu, kur nepieciešams. Tagad dosies lejā pa kāpnēm. Tu stāv kāpņu augšgalā un raugies uz leju. Ar katru soli lejup tu sajūti, kā dodies dziļāk un dziļāk meditācijā. Dodies lejup, dodies dziļāk, paliekot nomodā un apzinoties visu, kas notiek. Pārnesot savu apziņu pilnībā uz to brīdi un ar katru ieelpu un izelpu atlaižot kādu stresu vai spriedzi. Līdz tu sasniedz kāpņu apakšu. Tavā priekšā ir tunelis, kura galā ir gaisma. Turpat ir arī durvis, kas ved gaismā. Tu vari izvēlēties tunelis vai durvis, un ar katru soli tu ar vienu tuvojies gaismai. Līdz tu iznāc kādā skaistā vietā dabā. Tā ir tava mīļākā vieta dabā. Viss ir dzīvības pilns, tu vari sajust smaržas ap sevi un sajust zemi zem pēdām. Vari sadzirdēt dabas skaņas, un visur, kur skaties, tu redzi spilgtas, spožas krāsas. Tā ir skaista, mierpilna vieta, kur var doties, lai atslēgtos no pasaules rūpēm un raizēm. Šajā vietā var sēsties pilnīgā mierā, drošībā, pilnīgi brīvi. Pastaigājies pa šo skaisto vietu dabā, tu pamani garu, starojošu gaismas būtni, kas tuvojas. Tas ir tavs viedais, vismīlošais un zinošais augstākais es. Neuztraucies, ja var to pietiekami labi vizualizēt. Vienkārši apzināties, ka šī skaistā gaismas būtne tev tuvojas un ir tavā priekšā. Iedomājies, ka var sajust bezgalīgu gudrību raugoties šīs būtnes acīs. Tavs augstākais es zina visu par tevi un zina, kas tieši nepieciešams tavam nākamajam solim dvēseles ceļā. Var atbildēt uz visiem taviem jautājumiem. Tu vari uzdot jautājumus tavam augstākajam es. Jebkurā laikā un saņems skaidrs un precīzes atbildes. Ja vēlies, var apskaut savu augstāko es sajūtot, kā tavā ķermenī ieplūst mīlestības spēks un gudrība. Vari pastāstīt savam augstākajam es savu situāciju. Tu un tava nauda. Kā tev iet? Vai tev ir nauda vai nav nauda? Vai tev patīk veids, kā tu pelni naudu? Vai ir kaut kas, ko tu vēlētos iegūt? Vai ir kāds vajadzības, vēlmes, sapņi? Pasties uz augstāko es un izstāst savu situāciju. Un zini, ka tavs augstākais es spēs to atrisināt. Tagad dosimies ceļojumā uz tiem iemesliem, kāpēc ir tā, kā ir, lai dziedinātu tev pagātni, tavs pagātnes attiecības ar naudu, pagātnes situācijas, kas veido šī brīža situāciju. Tieši aiz tev augstākais atrodas laika mašīna. Tu redz kāpnes, kas ved uz atvērtām durvīm. Tavs augstākais es aicina tev doties uz laika mašīnas klāju. Jūs ieiet lielā apaļā telpā, kuras vidū atrodas ērts krēsls. Tu apsēties un iekārtojies krēslā. Tavs augstākais es dodas pie vadības panīla, lai sagatavotos ceļojumam. Durvis aizvarās un tu jūti maigu pacelšanos kustību. Tu skaties ārā pa logu un tava skaistā vieta dabā aizvien attālinās. Kamēr tu celies augšup cauri zemes atmosfērai, pēkšņi tu redz, kā mašīnā iespīd zelta gaisma. Tu jūti, kā caur tavu ķermeni plūst enerģijas viļņi. Tad tu paraugies savu ķermeni un tas mirgo un laistās zeltainā gaismā. Tagad tu esi savā meditīvajā gaismas ķermenī. Tavam meditīvajam gaismas ķermenim piemīt daudz apbrīnojams spējas un brīnumains dziednieciskais spēks.
Tu vari iziet cauri blīviem objektiem, priekšmetiem. Tu telepātiski vari sazināties jebkurā valodā, ar jebkuru būtni. Tu vari padarīt sevi neredzamu, vari apturēt laiku, palielināt vai pātrināt to. Un, protams, arī tavs augstākais es var izdarīt to un vēl daudz vairāk. Tagad dosimies atpakaļ laikā, apciemot tavu pagātnes es. Bet pirms tam dosies atpakaļ laikā pie savas dvēseles, savienosies ar to. Dodies atpakaļ laikā pie savas dvēseles, izveido spēcīgu kontaktu ar to, lai tu tavs augstākais es un tavu dvēseli, lai jūs kopā dotos ceļojumā, kurus ieraugat tavu pagātnes es notikumus, kas ir saistīti ar naudu. Redz, ka tavā priekšā parādās ekrāni. Visi tie notikumi, kuros tu esi pazaudējis naudu, vai ir kaut kādi citi notikumi, kas ietekmē tavu šī brīža naudas situāciju. Paskaties, kas tur notiekās, kā tu izskaties, kā tu jūties, kādas emocijas tevī valda. Cik lieli šie ekrāni ir un cik daudz. Apstādināsim īsu brīdi pirms šiem traumatiskiem notikumiem. Tikai tu un tavs augstākais es, tavs pagātnes es, tavu dvēseli var kustēties un sarunāties. Visi citi ir sasnieguši laikā. Sākumā nomierini savu pagātnes es, pasakot, ka viss kārtībā. Nav nekā no kā baidīties, ka jūs esat mīloši Dieva sūtītas būtnes. Lai pierādītu, ka tā ir patiesība, mēs piesauksim Dievu zeltaino starojošo mīlestības gaismu, lai tā piepilda visu tavu būtību. Tu virzīsi šo skaisto mīlestības gaismu caur savu pagātnes es, notīrot un attīrot katru šūnu, atomu, molekulu tavu pagātnes es ķermenī. Uzliec zelta gaismas vairogu ap saviem pagātnes es, lai pasargātu tos no traumām vai negatīvām programmēšanām, nospiedumiem ķermeņa šūnās. Pārprogrammēsim tavus pagātnes es ar patiesības apgalvojumiem. Tu esi brīnišķīgs Dieva bērns, radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Dievs tev mīl tagad un vienmēr, tu esi pelnījusi Dieva mīlestību, tev dzīvē pienākās laime, veselība, pārticība. Tu esi pilnīgi nevainīga Dieva acīs un neesi izdarījusi neko nepareizi. Bet, ja tu izdarīji kaut ko nepareizi cilvēciskā plānā, tev projām pienāks Dieva mīlestība, laime, pārticība. Tu esi mīlēta, tu esi nevainīga. Mēs paceļam rokās tavus pagātnes es un atlaid tos debesīs. Atlaid debesīs visus tos pagātnes es notikumus. Tagad sniegsim dziedināšanu visiem 6 zemākajiem tavu pagātnes es ķermeņiem. Sākumā paņemsim spēcīgus nosūcējus, kas palīdzēs izņemt kādu vainas sajūtu, kaunu, bailes vai citas negatīvas emocijas. Mēs tās izņemam no ķermeņa un ieliekam zelta gaismas lodē, ko raidam augšup debesīs. Dziedinā fizisko ķermeni, redzam visu šūnas fiziskajā ķermenī, atlaižam jebkādus blokus no fiziskā ķermeņa. Dodies pie emocionālā ķermeņa, noņemot jebkādas traucējošās emocionālās modeļus, aizvietojot tos ar totālu mīlestību pieņemšanu. Dosies pie mentālā ķermeņa, ieskatot ego un zemapziņu, un turpina noņemt jebkādu negatīvo programmu, kas jebkādā veidā traucē. Atlaid sevs vainošanu un kritizēšanu, un dodies pie astrālā ķermeņa, noņemot jebkādas negatīvās astrālās enerģijas, jebkādas negatīvās domformas vai būtnes un uzliec zelta gaismas vairogu ap savu astrālo ķermeni. Dodies pie ēteriskā ķermeņa un dziedini auru un čakras, pārliecinoties, ka katra čakra darbojas pilnvērtīgi staru īstajās krāsās. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dodies pie kauzālā ķermeņa, kas 6. līmenis, noņemot jebkādu negatīvo karmu vai negatīvos karmiskos kontraktus, kas ir gatavi atlaišanai. Piedod visiem, kam nepieciešams, lai atlaistu karmu. Tagad paceļam tevi ar visiem 6 zemākiem ķermeņiem, tavu pagātnes es augšup debesīs atliežot Dievu sirdī. Un lūksim augstāko es un garīgos pavadoņus noņemt visus negatīvos nospiedumus no taviem 6 zemākiem ķermeņiem, kas radušies šo traumu vai negatīvo programmēšanu rezultātā. Un redzi, kā viss tiek izdziedināts, svētīts un piedots. Var pakavēties šajā brīdī, kamēr redzi pilnībā izdziedināt šīs pagātnes es situācijas, kur esi tu un tavu naudu.
Kad esi gatavs ar laika mašīnu, dodies atpakaļ nākotnē, atpakaļ pagātnē pie notikumiem, kur tev ir nauda. Sajūt šo sajūtu, naudas enerģiju, pārticību, pārliecību, spēju noreikināties. Tas var būt šīs dzīves notikums vai kāda iepriekšējās dzīves notikuma. Sajūt bagātību, pārticību. Redz, kā šī sajūta pārklāj tev ķermeni kā tāda sega. Redz, kā tā sajūta ienāk tavā tagadnē, rokās, kājās, telpā, ikdienā. Redz, kā tu vari noreikināties un piedzīvot visu to, ko tu vēlies. Zini, ka atpakaļ laikā tu vari doties vēl dziļāk vienmēr pēc tās sajūtas, kur tev ir nauda. Atpakaļ laikā, pie tām pagātnes pieredzēm, kur tev viss bija. Zini, ka viss pretējais var tikt dziedināts zeltainajā gaismā. Un zini, ka savām pagātnes es varu uzlikt zelta gaismas vairogu, lai pasargātu tevi un tev naudu. Sajūt šo aizsardzību, kā tu kļūsti pasargāts ar sevi un savu naudu. Redzi, pavēro, kā veidojās tava dzīve, jo tu un tavu naudu jūs esat aizsargāti. Ja tu vari brīvi pelnīt, brīvi noreikināties, ja tev ienākumi vienmēr lielākā izdevuma, pastāst, kur tu dodies, ko tu dari, kā tu izskaties, ko tu iegādājies, kam tu iegādājies. Pastāst veidus, kā tu vari nopelnīt naudu. Sajūt tavu spēku darīt, drosmi, cilvēkus sajūt, ar kuriem darīt. Sajūt, ka jūs esat veidojot komandas, ar kuriem kopā jūs ejat uz kopīgiem mērķiem. Sajūt piepildījumu, laimi, pārticību, veiksmi, bagātību, veselību, skaistumu. Un naudu. Redz, kā dziedinās viss, gan tevī, gan ap tevi. Kā ienāk veselība, pilnība, pārticība. Tāpat arī tuvākajos cilvēkos ienāk veselība, pilnība, pārticība. Un miers par naudu. Paliek tikai spēja darīt. Un piedzīvojam. Pastāst, kas ir tie notikumi, kurus tu vēlētos piedzīvot, ja tu un tavu naudu jūs būtu pasargāti. Kur tu dotos pasaulē, kur tu pirktu, ko tu satiktu, kā tu dzīvotu. Ja tie ir cilvēki, ko tu satiec, kā jūs pavadīt laiku kopā, kur jūs dotos, kas maksā, vai tu maksā tikai sev vai par citiem. Jo zini, ka tu un tavu naudu jūs esat pasargāti, un tavu ienākumu vienmēr ir lielāku par izdevumiem. Zini, ka jebkurā brīdī tu atkal un atkal nopelni naudu. Tu nes dziļāk pie atpakaļ laikā pie sevis un savas naudas, pie naudas enerģijas. Sajūt, kā šī naudas enerģija ieplūst tavā makā,
bankas kontā, ikdienā, īpašumos, rokās, kājās, automašīnā, uz ielas, veikalā. Sajūti, kā naudas enerģija strādā tev un tavā labā. Sajūti pārticību. Sajūti, kā tu vari atļauties visu to, ko vēlēs. Varbūt pasaulē bagātākās lietas, dārgākās lietas, dārgākos ēdienus, apģērbus, atpūtas. Redz, kā tu brīvi norēķinies, dodies atpakaļ laikā dziļāk pie sevis un savas naudas. Dodies atpakaļ laikā dziļāk pie sevis un savas naudas, pie naudas resursiem. Uzliec zeltītu gaismas vairogu atkārtoti sev un savai naudai. Zini, ka tu un tava nauda jūs esat pasargāti. Tu vari brīvi pasaulē norēķināties, būt, doties visur, kur vēlēs. Veidojot mierpilnas, pilnīgas attiecības ar citiem. Un redzot, kā katrs pats izvēlās savas attiecības ar naudu. Kādam tā ir, kādam tā nav, tāpēc, ka viņi tā vēlās. Savukārt tu, ja tu gribi naudu, tu vari to piedzīvot. Un dodies atpakaļ laikā dziļāk, tur, kur tu piedzīvo sevi un savu naudu. Kur tu brīvi pelni, brīvi tērē, kur tavi ienākumi ir lielāki par izdevumiem, vienmēr. Kur veidojās pilnīgas mīlestības pilnas attiecības ar citiem, brīvībā, mierā, pārliecībā, saticībā, veselībā. Redz, ka uz ekrāniem parādās tavi uzskati par naudu un pasaules iespējas. Uz vienu ekrānu ir uzskati, un uz citu ekrānu ir iespējas, kā tu vari nopelnīt naudu. Redz, kā Dieva zeltainā gaisma ienāk visos uzskatos. Redz, kā Dieva zeltainā gaisma ienāk visās iespējās. Sajūt šīs iespējas, kā tu vari iegūt naudu. Savienojies ar šīm iespējām. Dodies dziļāk atpakaļ laikā, pie tiem pagātnes notikumiem, kur tu pelnīji naudu. Pasties, kas tu biji, ko tu darīji. Varbūt strādāji kādā veikalā, vai bija veiksmīgs uzņēmējs, vai ieņem kādu citu amatu, profesiju. Pasties, kā tu gatavojies tam. Varbūt mācījies, sūtījis CV, gājis darba pārunām. Kas ir tie procesi, kam tu esi gājis cauri, lai pelnītu naudu? Kas ir tas rezultāts? Un dziedini visas grūtības, kas ir bijušas. Un sajūti darba augļus, rezultātus, kā tu saņem naudu. Ieraugi tās pieredzes, kas ir vieglas, kur tu viegli nopelni un saņem naudu. Un redzi, kā pretējās pieredzes tiek dziedinātas. Ieraugi tikai tās pieredzes, kur ir viegli nopelnīt naudu. Un uzliec savu zelta gaismas vairogu, aizsardzību šajā brīdī, kur esi tu un ir vieglās iespējas nopelnīt naudu. Kur nauda vienkārši nāk, nauda ir. Kur tavi ienākumi ir lielāki par izdevumiem. Redz, kā tu esi pasargāts savās robežās, tavas robežas neviens nepārkāpj. Kad tu kļūsti caurspīdīgs un neredzams ar sevi, savu naudu, ar spēju darīt, ar aizsardzību, ar šīm iespējām viegli nopelnīt naudu. Redz, kā tāds caurspīdīgs, tu vari pārvietoties pa pasauli, kur
tu dodies visur, kur tu vēlies, pelnīt naudu, tērēt naudu, ka neviens to neko nevar izdarīt. Kļūsti brīvs, darīt, pelnīt, piedzīvot, caurspīdīgs un neredzams. Tāpat arī dzīvē iedomājās, tajā brīdī, kad tu strādā, tas neredzams un neviens to neko nevar izdarīt. Paliek tikai darbs un nauda, vai citas iespējas un nauda, un laime, vieglumā, pārticībā, kur ienākumi ir lielāki par izdevumiem, kur tu brīvi saņem naudu. Tik daudz, cik tu to vēlēs. Vai tas ir 100, 200, 300 eiro, 100, 200, 300 tūkstoši, 100, 200, 300 miljoni. Vienalga kāda naudas summa. Tu saņem tādu naudas summu, kādu vēlēs, un tev vienmēr ir idejas, kā to nopelnīt. Tu piedzīvo tos notikumus, kurus tu izvēlēs, un saņem naudas summas, kādus tu izvēlēs. Tu zini, ka visa pasaule sāk tam atbildēt. Tu samaksā nodokļus, noslēdz vienošanos ar banku, atver bankas kontus, saņem bankas kartes. Tas viss notiek viegli, jo tu esi caurspīdīgs un neredzams. Tu vari doties visur, kur vēlies pasaulē, un zināšanas tev ir vienmēr. Viss, kas ir pretējs, tiek zelta gaismā dziedināts. Šāds caurspīdīgs tu dodies uz to banku, kur tu vēlies doties, uz to valsti, kur tu vēlies doties. Neviens tā neko nevar izdarīt. Tas absolūti neredzams ar sevi un savu naudu. Pasaule kļūst par drošu vietu sev un savai naudai. Šo drošības sajūtu savienojies, ienes savā telpā, rokās, kājās, šajā brīdī, savā ikdienā, sajūt, kā tas neredzams, un neviens tā neko nevar izdarīt. Pamosties no meditācijas, kad var brīvi doties pasaulē. Bet pirms tam vēl aiznesīsim šo pozitīvo sajūtu, kur esi tu un tava nauda uz nākotni priekšlaikā. 1 gadu, 2 gadus, 3 gadus, 4 gadus, 5 gadus, 6 gadus, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gadus uz priekšlaikā. Aizdodies savu nākotni, es esmu savu vēlamu vecumu, kur esi tu un tava nauda. Varbūt vecumdienās esi. Pasties, ko tev tas ir prasījis, kāda ir tava veselība. Zini, ka tu to vari tagad dziedināt. Un tu drīkst ieraudzīt savu nākotni, es esmu pilnīgi veselu, skaistu un laimīgu. Sportisku un aktīvu, spējīgu darīt, spējīgu kustēties. Ja vien tā ir tava izvēle, vai kāda citādākā tēlā, kas simbolizē to tavu izvēli, tavu iekšējo spēju. Pastāst, kā tavs nākotnes es ir pelnījis naudu, vai ir veidojis uzkrājums, vai nav, vai veidojis kāds labdarības fonds un atstājis naudu citiem. Sajūt šo sajūtu, šīs zināšanas, šo pieredzi. Pajautā kādus padomus, pajautā, vai tas bija tā vērts, vai ir jāpelna naudu, vai ir jāpelna naudu sev, vai jāpelna naudu citiem. Redz, kā tavs nākotnes es tev atbild, un stāst par savu pieredzi, kā viņš pelnījis naudu, kā viņš stāsta, kam ir bijis jēga un kam nav bijusi jēga. Un sajūt tās zināšanas, kas tev šobrīd ir vajadzīgas, kas tev šobrīd ir noderīgas. Un ar tām zināšanām laika mašīna var doties atpakaļ uz šo brīdi. Redz, kā tu atvedies no savu nākotnes es, iekāp laika mašīnā un dodies uz šo brīdi. Un zini, ka tavs nākotnes es ir tavs padomdevējs, mentors. Un zini, ka tavs augstākais es tavā dzīvē, tavā ikdienā aizvedies uz tom notikumiem, kas tev jāpiedzīvo, un pie tiem cilvēkiem, kas tev jāsatiek,
lai tu nopelnītu savu naudu un piedzīvotu savu nākotnes scenārijus. Jo vairāk tu saklausīsi savu augstāko es, jo mazāk būs liekas tikšanās, lieki notikumi. Būs tikai tas, kas tev patiesi ir jāpiedzīvo. Priekš sevis savas dzīves, savas nākotnes dzīves. Kad esi gatavs, var atgriezties šajā brīdī, šajā laikā, sajust naudas enerģiju savās rokās, kājās, galvā, sajust veselību rokās, kājās, galvā. Un atvērt acis.